Lietuvā, kad piedzimst bērns, ne jau viņā, bet pa visu Lietuvu, bērnu vecāki saņem 770 eiro. Tallinā no valsts 320, no valsts plus 350 no pašas pilsētas. Ja man nemelo tā internets. Es gribētu nedaudz paturpināt to skaitļu tēmu. Tātad pagājuši gadu mums piedzima 3700 bērni Rīgā, bet 2019. gadā tie vēl bija 5900. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ja mēs pieņemam, ka vidējā alga valstī uz rokas, ja mēs skaitām aptuveni 1300, ja mēs skaitām vidēji, pieņemsim, tur 20 gadus cilvēks strādā, tad tikai uzņēmuma ienākuma nodoklī viņš nomaksā kaut kur 100 000 eiro. Tas ir, ja mēs pazaudējam gadā 1000 bērnu, tas nozīmē, ka mēs pazaudējam turpmāk kaut 100 miljonus uzņēmuma ienākuma nodoklī. Tāpēc palielinot to pašu pabalstu līdz 2000 eiro, tas ir pa 1550. 450 vietā. Tas ir Rīgai izmaksās pat, ja mēs skatāmies no pagājušā gada rādītājiem, tas tikai kaut 6 miljoni. Pat ja dubultosies, pieņemsim dubultosies 7000 bērnu, tas ir 12 miljoni. Kas ir 12 miljoni salīdzinot ar nākotnē potenciāli 100 miljoniem vai vairāk? Un atkal arī par to jautājumu, kas ir 450 eiro. Tas ir kādam dažām ģimenēm, tas varbūt ir ziemas sezonā, tas varbūt ir rēķins par dzīvokli. Vai panti ir 3-4 mēnešā. Tāpēc aicinu atbalstīt priekšlikumu pacelt līdz 2000 eiro. Paldies!